stācijas. Tagad jau vecīt, tu neesi pareizajā stācijā. Tēloju, ka man nav biļetes. Visticamāk nav biļetes zaķis. Labi, ka neviens neizdomāja pabraukāties. Bet kas visticamāk maksātu 50 līdz pat 100 eiro. Varbūt garām pieturēt. Neatceros, kas man vajadzēja. Moments, ka es nevarēju ielikt nevienā robā. Jā, tagad montējot sapratu, ka laikam vajadzētu bišķiņ paskaidrot, ka tajā brīdī, kad es braucu pēc mašīnas, es jau atrados Vācijā, tāpēc nav nekāda footage no tā, kā tieši es nonācu uz Vāciju. Tačka ir Opel Omega Unīts, 2.5 benzīns ar 125 kW manuālo kārbu, nobraukums kaut 260 000, jauna skate. Nu tā mašīna izskatās baigi clean, viss skaisti iztīrīts. Īstās čotka. Te ir kaut kāds bumpers deformējies, to vienkārši ar fēnu varēs pakarsēt un iztaisnot. Tā visādi citādi virsbūve izskatās clean. Te vienīgi aizmugurējās arkas man nepatīk. Te ir reāli sašpaktelēts, te bļaši paktels ir kopā ar bumperi. Te visa šitā arka ir sašpaktelēta. Te no apakši burbuļi. Bet es domāju, ka nebūs tik traki. Kaut kur te iekšpusē durvīs, re, kur ir burbulīši. Nu, pat rūsa, nevis burbulīši. Re, kur bišķiņi ir. Šitā puse trakāka nedaudz. Ir āķis, parkinga sensori strādā. Iekšā viss izstās normāli. Šeit otrā pusē arī tas pats stāsts ar arku. Te ir sakrāsots, kaut kas ir sašpaktelēts, apakšā ir burbuļi. Bet viss pārējais izskatās ļoti labi. Eļļas līmenis bišķiņ tā kā knāps līdz nagiem. Nopirks kādu litru vēl pielies un būs ahojenna. Nu tā kaut kā. Šorīt biju no paša rīta aizbraucis pieteikt, lai man uztaisa numurus, lai es varu auto transportēt, jo šobrīd viņi stāv bez numuriem. Tie, kas zina, tie zina, kas nezina, tas nezina. Vācijā numurus noņem nost uz tirgošanu. Tagad es no rīta biju aizbraucis paņemt, pieteikt pagaidu numurus, kas man derēs uz nedēļu, lai transportētu auto. Jā, tagad man zvanīja, teica, ka viņi ir gatavi. Tagad braucu pakaļ, aizbraukšu, savākšu numurus. Vakarā pēc darba jālec iekšā vilcienā, jābrauc uz Frankfurtu pakaļ mašīnai. Re, kur man ir tie pagaidu numuri, nu kaut kādas tur vēl dokumentus man iedeva. Paņēmu bišķi bremžu eļļu, tāpēc, kad brake fluidu, tāpēc, kad neslēdzās īsti robi labi. Kaut kas tur bišķi ķērās. Es domāju, ka visticamāk vienkārši jāpielai. Un re, kur motoreļu vēl paņēma. Tāpēc, kad tā tur arī bija knapi uz šķupa. Nu, es beidzis darbu. Re, kur esmu pie stācijas. Kroči, viss nenotika tik gludi, kā varētu likties. Es nopircis biļeti. Es skatos, manējais vilciens attiet no pirmās platformas. Es nevaru atrast pirmo platformu. Man vairs nav laika meklēt, jo man ir palikušas 6 minūtes. Eju klāt kaut kādam cilvēkam, es saku, jau vecīt, varbūt tu zini, kur ir pirmā platforma. Viņš saka, jau vecīt, tu neesi pareizajā stācijā. Paņēmu skūteri un tad paskatījos, kad līdz tai stācijai 40 minūtes. Es saprotu, ka es nepaspēšu. Es redzēju, ka cits vilciens ir tajā stācijā, kurš iet uz Frankfurtu. Tēloju, ka man ir biļete. Sākam jau braukt. Aizmugurē džeks kaut kāds tiek mests ārā no vilciena. Visticamāk nav biļetes zaķis. Viss beidzas to, ka viņu izmet ārā. Līdz mani arī ņems priekšā. Man arī teiks, ka man nav īstā biļete. Tīri piri. Beigās viņa pienāks, viņai parāda biļeti. Viņa pat viņu nenoskanē. Saka, alles good, ok, viss kārtībā. Kaut kā nosvaipoju, skatos notificationus, ka mans skūteris esot bijis 15 minūtes neaktīvs, tāpēc mēs viņu esam deaktivizējuši. Aizmirsu kancelot, un viņš tur vienkārši mētājās. Labi, ka neviens neizdomāja pabraukāties. Beigās tikai 4 eiro samaksāja, kas
man liekas, ir diezgan labi priekš visas šitās situācijas, jo man liekas, ka es iepēršos uz krietni vien lielāku summu. Man liekas, ka te būs jāpērk vēl viena biļete, kas visticamāk maksātu 50 līdz pat 100 eiro. Viņš ir kaut kāds ātrais vilciens. Un jā, un to skūteri arī, kad sīkais tagad varēja vēlēt apkārt pa kaseli, un es neko nevarētu izdarīt. Nu, gan jau, ka varētu. Kad es sportam uzrakstīju, kaut ko jau varētu izdarīt. Tā, esmu ieradies Frankfurtē. Baigi bija jāsteidzas, jo kā parasti te ir ļoti maz laika, lai tiktu no viena vilciena uz otru. Nu, un plus vēl sākas izkāpt no tā vilciena, man jātiek uz citu platformu. Es izkāpu uz, tagad es neatceros, kuras platformas, bet nu tur nezinu, skaitlis tipa līdz 20. Un man bija jātiek uz 103. platformu, kas ir vispār fīgi viņi zina kur. Un re, kur izskatās, kā atbrauca mans vilciens. Vēl viens iepiesiens sanāca pabrauc garām Pieturai. Nu, ne tā, ka baigi tālu, bet ne uz citu pilsētu, uz to pašu pilsētu, bet citā stācijā izkāp ārā. Nē, nosauc to manu pilsētu. Un es tā kā pastāvu savā navigācijā, un man vēl rāda kaut kādas 6 minūtes, man laikam navigācija nogrukoja vai kas. Un es sēžu, pienāk nākamā Pietura. Es pastāstu vēlreiz navigācijā, viņš rāda jau, ka es 12 minūtes projām un jau moška es pat 2 Pieturas aizbraucu garām, es nezinu. Nu, nav svarīgi. Bet jā, īsumā es neatbraucu tur, kur vajadzēja. Tā, tagad vajag ātri pieliet bišķi eļļiņu, uzlikt numurus, uzsildīt un varam gasēt. Tikko saskāros vēl vienu sīku problēmu. Haube jāmīdz baigi švaks. Iepriekš es pacēlu haubi un viņa smuki stāvēja. Nu, tā kā āmīdz paceļ, bet viņa neturās, krīt lejā. Jā, principā līmenis ir minimālais. Izstāst, ka man ir ksenoni. Jā, izstāst, ka man ir ksenoni, jo, Heidī. Jā, tūlīt liksim virsū vēl numurus. Kas man interesē, vai beņķa apsilde strādā. Un zini, man liekas, ka strādā. Un šitien arī kaut cik šokolāde gan laikam jānoņem. Liksim viņu ārā. Man vispār nepatīk beņķa apsilde. Varat ierakstīt komentārā, kā jums patīk beņķa apsilde vai nepatīk. Tā. Nu, jā, kroči labi iekārtošos es pēc tam. Bet, nu, principā te visi tā kā omegām, te ir tādas kabatiņas, te ir šitāds. Viss tā. Šitien ir ļoti krūti, viss kaut kas, visādas podziņas. Es tagad neiešu visas pēc kārtas spaidīt, bet es gribētu ieslēgt šito. Es gribēju ieslēgt, lai man logu atkausē. Viņš te iztaisa saļā. Te bija jābūt piepīpētājiem. Te mums var nomainīt šito. Tagad viss ir vāciski. Jā, sodīgi, ka nav kruīza. Ir multistūra. Un darbojas arī, bet es ticamāk likšu kaut kādā brīdī sporta stūri, tad mums te ir logi elektriskie. Re, kur tās viens nestrādā. Nē, viņš strādā, viņš ir iesalis. Var dzirdēt, ka viņš kustās. Tā, nu es sācis braukt atpakaļ mājās. Mājās tikai kaut kādos 1:30. Varbūt jāatri braukšu tad ātrāk. Vispār pagaidām liekas viss normāli. Nu, tā kā mašīna iet, tie robi beigās tagad normāli slēdzas, varbūt nebija ilgi
čotka. Visādi citādi. Nezinu, pielāja pilnu bāku, rāda 750 km, kā var nobraukt. Būtu jau labi reāli, tad sanāk, tas ar 2 bākām varētu aizbraukt līdz Latvijai, kas nav slikti, ja es biju rēķinājies, ka vajadzēs 3. Kāds brauc uz Sota, kad tev jālido garām uz 200, ja tu lido garām uz 200, tad tu aizgāji viņam garām kā stāvošam. Es šeit biju šausmīgi noguris, tāpēc nenofilmēju, kā diena noslēdzās, bet principā nākamais kadrs jau ir diena, ka mēs braucam uz Latviju. Jau ir 3 naktī, mēs esam izbraukuši 15 stundas līdz Latvijai. Stāvu tagad pie sarkanā. Jā, 15 stundas jābrauc. Nu, redzēs, kā būs. Es sagatavojies, man ir te visāds ēdiens, visāds maizītes, tur enerģijas dzēriens un tā. Es tā tikko braucu un sāku domāt, man liekas, ka man nav ziemas riepas, bet ārā ir tāds, gandrīz sniegs un 0 grādi. Tā kā brauc prātīgi. Tāreka piestāja pārkingā, jo vienkārši baigi sāka snikt. Es gribu pastīties, vai man ir ziemenes. Jau, bet izstāst, ka ir. Jā, Winterraft. Ej, tu nost, man ir. Man ir ziemas riepas. Labrīt. Ir 5:30. Sanāk. 2,5 stundas ir nobrauktas. Vajag brokastīm uzēd maizīti. Līdz uztaisīju maizīti ar avokādo sieru, desiņu, gurķīti, krēmu sierņu. Ēziņas pa degvielu samaksāju 2,30 litrā. Es ielāju 36 Darbs tāds, ka labākais ir tas, ka pusdienu laikā kliņģers. Jauns objekts, bet vispār nav interesi. Galvenais, lai bosam strādā alglapiņu printers. Skatos savu algu un es saķeru galu. Streb karsts, es tur nestrādāšu, strādāju daudz. Pāris stundas padomāju un es sapratu daudz, ka man tas rūpa, man ir sapnis nekā tiem, kas vienkārši blaks bija. Kompaņonam ūdens vietā pauzē alslī. Visi blaks piever acis, tad, kad traktoris izdzēris plaukstiņu uz asfaltēta ceļa neapzināti veido sānslīd. Viņi darbā ienīt pirmdienas, cīgu paka un bambuks vienmēr ir rīta pirciens. Bet es nebiju svētais, jo pēc darba vakarā dīlerim prasa, vai tev ir viens. Man ir tik daudz, ko tev teikt. Tik daudz mūsu dzīves ir tik vienāds, bet citādāk tās turpinas un beidzas. Daudz mūsu sapņi netiek izdzīvoti, jo saka, ka tev dienas beigās pietrūka nedaudz veiksmi. Kur paliek smags darbs? Kas to nodzer nevar izturēt, sapņi lido miskastē. Tā kā nevajadzīgs pastkarts, tūlīt lidosi, bet pie kājām atsvars. Pēc visiem lauku darbiem attopies Rīgā. Visas pazīstamās sejas pēkšņi nomaina dīvaini, kā tie paši visi katra, taču vidē tie citā. Lēdam šņabim pa virs, vēl piešaun ārens stiprāks. Jau ārpus pilsētas izjūt usiņu garš. Tas bija citādāk, jo nebija nekāda klubiņa traka. Tikai pirts lāvs un pēc tam uz kubliņa karst. Bet lielā pilsētā ir vieglāk šādas iespējas rast. Visādi. Es iemaldies Varšavā. Es beidzot esmu ticis līdz benzīntankam. Es braucu uz benzīntanku varbūt pusstundu vismaz. Vienkārši es netrāpīju. Es iebraucu Varšavā, tad viņš man kaut kādu apli caur Varšavu veda. Es tikko gandrīz pļalni notriecu. Fucking shit. Kur ir ceļš, viņš pa vēselu vienu joslu bija. Tāds. Ieradies aizkrauklē, mašīna ir izturējusi godam. Vispār bez jebkādām problēmām. Tik cik degviela bija jālai un viss. Degviela diezgan daudz ielai. Nepateikšu tagad cik. Laiks ir aplaistīt, nomazgāt tačku. Slīpē, tā kā dimatu es sev. Šodien es atbraucu reģistrēt Omegu. Es jau ieradies Rīgā, man tu vēl dažas citas lietas jāizdara.
Un tad vakarā brauksim reģistrēt, uzfilmēšu arī, parādīšu, kā mums iet. Tikko kaut kādā mini aplītī pamēģināju uzgriezt sauli, pat ar open diffu normāli aizgriezās. Par to esmu priecīgs. Es ticis līdz numuru salīdzināšanai. Ar mani ir arī susuriņš. Tā, grača, viss čotka, reku man numuri padusē. Visu esmu dabūjis, visu esmu piereģistrējis. Vispār kopā reģistrēšana vēl 200 eiro izmaksā. Tā kā, skatās paši, ka pērkat mašīnu Vācijā, skatāties, rēķinaties, ja jūs viņu vēl dzīsiet. Tā, lai kādi 600-700 sanāk zem auto tirgus vērtības, lai sanāktu vispār izdevīgi. Kas vēl? Ņemat vērā, ka ir tāds dabas resursu nodoklis 110 eiro. Tu uzreiz samaksā, tātad uzreiz samaksā 110 eiro nodokli par to, ka tā mašīna kādreiz būs jānodod šrotā. Man liekas, bija smieklīgi, bet no otras puses es saprotu. Tas ir tāpēc, ka ja viņu pieliktu pie utilizācijas, pie tā momenta, tad neviens to mašīnu vairs nevestu uz šrotu, jo 110 eiro ir gandrīz mašīnas vērtība. Es tagad varu oficiāli visiem paziņot, ka Omega ir piereģistrēta un viss ir afigena. Uz degvielu man aizgāja, cik tu rēķināji? Kaut kādi 500? 500, pagaidi. Kaut kādi 500 uz degvielu. 520, 1 un 21 cents. Tas ir konkrēti Omegai un tā, bet, aptuveni 500 uz degvielu, ja ir lētāka mašīna, tad ekonomiskāka, gribēju tā teikt, tad gan jau sanāk bišķi mazāk. Ar šo te arī beigšu šo te pirmo video. Nospied like, subscribe, iekomentē kādu komentāru un tiekamies nākamajos video. Slīpē, tā kā dimatu es sev, gan klāt ģēde baigi spīdē, kad vairs nedomāju par tev.